Ar Jelgavu esmu saistīts kopš 1992. gada. Mana sieva ir no Jelgavas, un mēs Jelgavā dzīvojām no 1992. gada līdz 2004. gadam. Savukārt saistībā ar manu darbību es varu teikt, ka tā ir sākusies apmēram ap 2000. gadu saistībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, saistībā ar Informāciju tehnoloģiju fakultāti, kur dibinot fakultāti, es tiku uzrunāts kā nozares profesionāls un līdz ar to arī piedalījos fakultātes dibināšanas pasākumos. 11 gadu garumā biju asociētais profesors, 7 gadus studiju programmas direktors, lasīju lekcijas. Ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes IT fakultāti man joprojām ir cieša saite, lai katru gadu rudenī uzrunātu jaunos censoņus, lai pasniegtu mūsu uzņēmuma stipendiju labākajiem no Jelgavas. Un Jelgavas tehnikumā māca arī IT speciālistus. Uzņēmums strādā informāciju tehnoloģiju jomā ar informācijas sistēmu izstrādēm. Mēs darbojamies Latvijas tirgu jau vairāk kā 25 gadus, un mūsu klienti atrodas ne tikai Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē. Mēs strādājam mūsu klientiem Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Japānā, Jaunzēlandē, Austrālijā, Vācijā, Šveicē un citu vietu pasaulē. Un tā skaitā arī Jelgavas biroja darbinieki strādā ne tikai Latvijas projektos, bet strādā arī dažādos pasaules projektos. Un, manuprāt, strādājot šeit uz vietas Jelgavā, tā ir ļoti laba iespēja jaunajiem censoņiem un speciālistiem, nebraucot projām no Latvijas, strādāt izaicinošus darbus un dzīvot tādu dzīvi, lai mēs varētu domāt par to, ka Latvija mūsu mazbērniem pēc paudžu paudzēm būs plaukstoša, laba vieta, kur dzīvot, kur attīstīties. Latvija tik tiešām ir Dieva zemīte. Es jau esmu atjaunojis 3 mājas. Jā, vairāk pagaidām nav manos spēkos vairs. Tas ir 7. numurs, 6. numurs un savā laikā 5. numurs. Kāda adrese? Vecpilsētas iela tā skaitās. Vecpilsētas 5, 6 un 7. Ir nodibināta tāda biedrība, Vecpilsētas kvartāla biedrība, un tur ir jauni spēki, un te jau ņemamies, cik varam. Uz jaunu gadu mums būs pašiem sava eglīte Vecpilsētā. Ļoti labi, mans redzējums, ka būs ļoti skaista pilsēta. Saliņu visu iztaisīs, un tur ļoti smuku. Mēs savu Vecpilsētu sakopsim vēl vairāk, tā kā prieks dzīvot Jelgavā ir. Biznesa žurnāls Forbes, izvērtējot Eiropas nākotnes pilsētas kritēriju, 8 kritēriju grupā, ir atzinis, ka Jelgava ir biznesam perspektīvākā pilsēta visā Baltijas reģionā. Tas ir mūsu šā brīža kapitāls un potenciāls globālajā konkurencē, jo to, kā attīstās viena vai otra teritorija, vairs nenosaka tikai valsts politika vai geogrāfiskā atrašanās vieta. Tā ir pilsētas iespēja un spēja piesaistīt investīcijas, uz kvalitātu orientētu infrastruktūru, uz panākumiem un inovāciju orientēta visu līmeņu izglītība. Tas ir Jelgavas spēks, kas jāizmanto. Investoriem ir interesanti mūsu pilsēta. Tādēļ ir jāmeklē risinājumi citām problēmām. Pilsētā darbojas 7 lielie, 54 vidējie, 220 mazie uzņēmumi un 3042 mikro uzņēmumi. Ik viens savas kompetences uz darbības ietvaros saskaras ar kvalificēta darba spēka trūkumu. Lai gan bezdarbs pilsētā oktobrī bija tikai 6,7%, minēja, ka Jelgavā strādājošo skaits samazinās. Tomēr krasīgi jūtams kvalificēta darba spēka trūkums un salīdzinoši zemais atalgojums pilsētā. Šovakar
mūsu vidū ir cilvēki, kuri prot strādāt ar lielo burtu un kuri savam darbam atdod sirdi. Ar apbalvojumu goda zīme par uzņēmuma sociāli atbildīgas politikas īstenošanu un pilsētas vārda popularizēšanu tiek apbalvots Uldis Smilts, informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Service Latvija Jelgavā atvērts kopš 2013. gada. Uzņēmuma misija ir būt par ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu uzņēmumu, kas nodrošina iespēju mūsu mazbērniem strādāt un dzīvot plaukstošā Latvijā. Uzņēmums realizē sociāli atbildīgu politiku, ir izstrādāta darbinieku labumu programma, kas ietver finansiālu atbalstu, atvieglojumus, brīvdienas, mācību atvaļinājumu un veselības apdrošināšanas polisi. Uzņēmums nodrošina studentiem prakses vietas ar stipendiju, sadarbojas ar 6 augstskolām. Exigen Service Latvija dibināta Ēžana Āriņa balva un finansiāli tiek atbalstīti arī skolēni olimpiādēs. Sveicam Uldi Smiltu! Noteikti šis notikums dos man atkal papildus enerģiju, papildus motivāciju darboties arī tālāk, vēl labāk. Un nobeigumā es noteikti vēlos teikt, ka Jelgava ir īpaša vieta. Manuprāt, Jelgava ir vieta, kur ir paaugstināta koncentrācija cilvēkiem ar augstām ambīcijām. Cilvēkiem, kuriem ne tikai šīs ambīcijas ir, bet ir arī gatavība pēc tam šīs ambīcijas realizēt vidi. Par ieguldījumu un ilgadēju darbu Jelgavas pilsētas izglītības sistēmā tiek apbalvota Jelgavas valsts ģimnāzijas direktoras vietniece izglītības jomā Alda Spirģe. Personība, kuras viedokli novērtē un respektē kolēģi, skolēni, skolēnu vecāki. Personība, kura ieklausās, atbalsta un iedvesmo. Jau 20 gadus Aldas Spirģes iniciatīva ir skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde, metodiskā darba vadība un popularizēšana. Alda ir cilvēks, kam raksturīgs prasīgums, atklātums, lietišķums un cieņa pret cilvēkiem. Sveicam Aldu Spirģi! Un šo gadu laikā esmu redzējusi, kā Jelgava no mazas diezgan pieliecīgas pilsētiņas ir kļuvusi par cēlu un pašpārliecinātu centru ar patiesu devīzi pilsēta izaugsmei. Jelgava pilsēta izaugsmei. Un tāpēc šovakar saviem esošajiem un bijušiem skolēniem un visiem pilsētniekiem gribu veltīt Jāņa Grestas teikto. Katru vakaru galvu noliktams sev jautā, vai esi garīgi audzis? Tas tavs lielākais uzdevums – meklēt ne mieru, bet nemieru, ne aizvēju, bet vētru. Tiek apbalvots SIA EBL valdes loceklis Rūdis Lūsiņš. Uzņēmums, kas ražo masīva priedes koka mēbeles, savu darbību sāka pirms 23 gadiem, strādājot 15 darbiniekiem, un tās nosaukums toreiz bija SIA sadzīves mēbeles. Šobrīd uzņēmumā ir jau 180 strādājošie, un tā nosaukums ir EBL. Uzņēmums Rūda Lūsiņa vadībā attīstās, radot jaunas darba vietas pilsētas iedzīvotājiem. Uzņēmums katru gadu aktīvi atbalsta un iesaistās dažādās aktivitātēs. Tas nodrošina arī praktiskas darbošanās iespējas skolēniem un jauniešiem, ļaujot iepazīt un izzināt reālo darba vidi un ikdienu, tādējādi sekmējot izpratni par iespējamās profesijas izvēli nākotnē. Rūdis Lūsiņš vienmēr ir atsaucīgs un gatavs sniegt atbalstu un padomu profesionālajā jomā. Sveicam Rūdi Lūsiņu! Man gribās arī teikt paldies visiem mūsu darbiniekiem, arī bijušiem pensionāriem, kur pie mums ir nostrādājuši visu savu mūžu un aizgājuši pilnīgā atpūtā. Un arī šī ir brīža darbiniekiem, inženiertehniskajiem spēkiem, parastiem strādniekiem, jo neviens nav
viens pats karotājs. Mēs varam tikai kopīgi attīstīt Latviju, attīstīt eksportu, jo mēs visus šos gadus esam cītīgi strādājuši tikai gandrīz uz eksportu, un pats minimālais ir palicis Latvijā. Un, lai jūs arī tā zināt drusku par mums, tad mēs esam izgatavojuši par mēbeles vēstniecībai Latvijā, Latvijas vēstniecībai Anglijā, esam gatavojuši mēbeles Saeimai. Tas bija sākumā uz individuālām mēbelēm. Tālāk ar priekškoku mēbelēm mēs cenšamies iekarot pēc iespējas lielāku tirgu, lai turpmāk varētu attīstīties un vairāk pēc iespējas cilvēku darbu dabūt. Jā. Jo mans novēlējums Latvijai un pārējiem visiem mūsu cilvēkiem ir tāds, lai katrs savā darbā vietā godprātīgi strādā. Raitis Junkers uz Jelgavu pārcēlās 2009. gadā un uzreiz aktīvi iekļāvās pilsētas kultūras dzīvē. Viņš nodibināja mākslas studiju Mansards, kurā gan bērnu un pusauģi apgūst mākslas pamatus, gan papildina savu māku zīmēšanā, gleznošanā un dizainā arī pieaugušie. Šogad Raitis Junkers no savu audzēkļu zīmējumiem un gleznojumiem atklāja pastāvīgu izstādi Brīvā dabā, un šāda atklāta galerija Jelgavā radīta pirmo reizi. Raitis Junkers kā scenogrāfs piedalās arī daudzos pilsētas pasākumos. Kopš 2012. gada viņš ir dzejas dienu mākslinieckā noformējuma autors. Šogad Raitis piedalījās arī 2 nozīmīgu Jelgavas 750 gadu jubilejas svinību koncerta mākslinieckā veidola radīšanā, bērnu un jauniešu deju kolektīvu koncertam Jelgaviņai Azotē un Latvijas vidējās paudzes deju svētku koncertam Dievs man deva maizes zemi. Raitis Junkers kā mākslinieks ir ļoti aktīvs cilvēks. Viņš ienes pilsētā noteiktu krāsu un ceļ tās māksliniecisko tēlu. Sveicam Raiti Junkeru! Sergejs Skļabins jau vairāk nekā 30 gadus strādā par ārstu. Viņu satiekot nav šaubu. Tas ir cilvēks, kas dara ne tikai savu darbu, bet tā viņam ir sirds lieta. Sergejs Skļabins ir savas jomas augstas klases speciālists un profesionālis. Kaut arī daktarim diennaktī nav dots vairāk stundu kā citiem ārstiem, tomēr viņš vienmēr paspēja apraudzīt katru savu pacientu. Sergejs Skļabins ir ārsts, kurš ne tikai ārstē, bet arī cilvēks, kurš spēj savos pacientos iedvest mieru un ticību. Sveicam Sergeju Skļabinu! Tiek apbalvota Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes krimināla policijas birojas sevišķi smagu un sēriju veidu noziegumu apkarošanas nodaļas inspektore, virsnieka vietniece Inese Steimakova, kura strādā savā darbā jau vairāk kā 20 gadus. Viņa labi pārzina pirmstiesas izmeklēšanas darbu un ir viena no rezultatīvākajām krimināla policijas biroja darbiniekiem. Neordinārās situācijās Inese Steimakova rīkojas profesionāli, pieņem pareizus lēmumus, nosakot efektīvāko darba taktiku. Veicot dienesta pienākumus, nerēķinās ar personīgo laiku un ar savu rīcību iedvesmo darbam citus darbiniekus, kā arī sniedz viņiem savas zināšanas. Sveicam Inesi Steimakovu! Tiek apbalvota Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte. 2011. gada 1. septembrī Jelgavas amatniecības vidusskolai piešķir profesionālās izglītības kompetences centra statusu un ar 2012. gadu iegūts nosaukums Jelgavas tehnikums. Ar savu mērķtiecību un neatlaidību Janīna devusi nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas pilsētas, novada un Zemgales reģiona profesionālās izglītības attīstībā, dodot iespēju jauniešiem iegūt profesionālo izglītību mūsdienīgā un modernā mācību iestādē. Janīna augstu vērtē darbu,
jo darbs ļauj noticēt garīgiem spēkiem, kā arī uzskata, ka pedagoģiskais darbs dzīvi dara radošu un bagātu. Sveicam Janīnu Rudzīti! Tiek apbalvota Edīte Krūmiņa. Tomēr tieši Edīte Krūmiņa bija pirmais drosmīgais cilvēks, kurš uzrīkstējās privatizēt pēc skata gaužām necilo uz viena sāna sašķiebušos koku ēku, vietējās nozīmes pilsētu būvniecības pieminekli Vecpilsētas ielā 5. Edīte ieguldīja daudz spēku un līdzekļu ne tikai šīs ēkas sakārtošanā, bet pēc laika viņa nolēma privatizēt un glābt arī blakus esošo ēku Vecpilsētas ielā 7. Pēc Edītes parauga saimniekus ieguva arī citas Vecpilsētas ēkas. Tagad Vecpilsētas ielas kvartālā arvien vairāk ir cilvēku, kuri saredz šai vietai savu nākotni un spēj novērtēt šīs vietas īpašo auru un neatkārtojamo vērtību. Tieši pateicoties Edītes Krūmiņas drosmei un uzņēmībai pirms daudziem gadiem, šodien šajā ieliņā ir atgriezusies rosība un cerība. Sveicam Edīti Krūmiņu! Lai tā kopības sajūta, kas atdzimst svētkos, turpinātos arī ikdienā.